Labdien, mīļie skatītāji un klausītāji! Mēs atkal tiekamies sarunu ciklā Praktiski vesels. Raidieraksts ir tapis kopā ar Mēnesis aptieku, Centrālo laboratoriju un Veselības centru apvienību. Kā ierasts, šajā raidījuma ciklā mēs runājam par un ap veselību, par to, ko noteikti vajag zināt, un par to, ko dažkārt mēs izvēlamies nezināt. Šajā ceļā jūs vedīsim mēs, es, ginekoloģi, dzemdību speciāliste Karlīne Elkste un veselības eksperte Arta Lāce. Un šodien mums ir tāda jauka tēma kā rehabilitācija. Un tad, kad mēs gatavojamies kādai operācijai, tad domājam, izgriezīs, izoperēs, viss būs labi, aiziešu mājās dziedādams. Bet tomēr izrādās, ka ļoti svarīgs posms šajā ceļā ir rehabilitācija, kas palīdz, ja tā var teikt, atgriezties dzīvē uz pilnu jaudi. Tad šī arī ir šodienas tēma, un tajā mums palīdzēs ieskatīties Elīna Bergmane, fizioterapeite, Veselības centru apvienības fizioterapijas un rehabilitācijas virziena vadītāja un ārsts Igors Troickis, ķirurgs Aiva klinika. Labdien! Labdien! Jā, tas, ko Arta jau ieskicēja, ka bieži vien mēs vārdu rehabilitāciju saprotam tādā ļoti šaurā formātā. Piemēram, man nāk pirmais prātā stājas korekcija, kas no bērnības aktuāli daudziem, tad vēl rehabilitācija pēc traumām, bet Elīna, tu varētu ieskicēt, kā tad vispār šo jēdzienu rehabilitācija, kur ir robežas? Rehabilitācija vispār ir tāds vairāku pasākumu kopums. Mēdz gadīties, ka tiek izmantota viena varbūt atrauta metode rehabilitācijas procesā, bet tas ir tāds pasākumu kopums. Un arī rehabilitācijas var būt dažādas. Tā var būt sociālā rehabilitācija, kad ir cilvēkam jāatgriežas darbā pēc saslimšanām vai pēc traumām. Tā var būt garīgā rehabilitācija, fiziskā rehabilitācija vai vairāku šo rehabilitāciju kombinācija. Un komanda ir ārkārtīgi plaša, kura var sniegt attiecīgos pakalpojumus rehabilitācijas procesā. Fizioterapeits, ergoterapeits, tehniskais ortopēds, uzturspeciālists, psihologs, ārsts, rehabilitologs, audiologopēds. Ceru, ka nosaucu visus un nevienu neaizmirsu, mīļie kolēģi, neņemiet ļaunā, ja kādas aizmirs, bet es vēlos vērst uzmanību, ka tā ir ārkārtīgi plaša komanda. Un tad tiek izvērtēts atkarībā no traumas, saslimšanas vai veselības traucējumiem, tiek jāsastāda plāns, jāsaprot, kuriem speciālistiem ir jāiesaistās. Un mēdz gadīties, ka arī tikai viena speciālista palīdzība nepieciešama, piemēram, tikai fizioterapeits, varbūt tikai audiologopēds. Jā, un robežas ir rehabilitācijai tur, kur ir mērķu sasniegšana un atgriešanās dzīves kvalitātei vai pietiekama adaptācija jaunajai dzīvei. Tā arī mēdz gadīties. Doktor Troicki, gribēju jautāt, vai rehabilitācija ir vajadzīga visiem, pēc visām manipulācijām? Taču nav dzirdēts, ka būtu nepieciešama rehabilitācija, teiksim, pēc aklās zarnas operācijas. Varbūt dzirdams nav, bet... Ja mēs runājam par kaut kādām mazām manipulācijām, kaut kādu veidumu, ekscīzē no ādas, es domāju, tādā gadījumā varbūt rehabilitācija nav tik svarīga. Bet, ja mēs runājam par lielām ortopēdiskām manipulācijām vai operācijām vai bariatriskām operācijām, protams, tādā gadījumā rehabilitācija ļoti, ļoti, ļoti svarīga, lai cilvēks var atgriezties savā normālā dzīvē, kā viņš bija pirms operācijas. Tad varbūt ir kaut kāda universāla formula, cik tas laiku varētu aizņemt. Kā piemēram saka, jūs rēķinat remonta laiku, tad pareiziniet laiku ar 3 un izmaksas reiz 2, vai ir kaut kā, ka es eju uz operāciju, kas ilgs, 2 stundas, vai ir kaut kāds tāds rehabilitācijas, cik te būtu jārēķinās? Tas ļoti individuāli un ļoti atkarīgs no manipulācijas. Mēs nodarbojamies ar pacientiem ar aptaukošanu, lieku svaru. Mēs veicam bariatriskas operācijas, un viņa ziņa rehabilitācijas ilgums ir ap gadu. Tad, kad viņi zaudē svaru, tad viņi nodarbojas gan ar dietologu, gan ar psihologu, gan arī ar fizioterapeitu, kā piemērs.
Nu, tad varētu apmēram tā korelācija bišķiņa tomēr būt tāda, jo sarežģītāka, ilgāka operācija, jo arī ilgstošāka rehabilitācija. Protams, un arī atkarīgs no operācijas gaitas, jo, ja mēs sastapam kaut kādas sarežģījumus, tad, protams, šajā ziņā ne operācijas, bet rehabilitācijas ilgums būs varbūt ilgāk, un mums bija pacienti, kuram tas ir nepieciešams diezgan ilgi, kādiem, lai uzturētu savu formu. Elīna, bet kādi vispār ir tie biežākie gadījumi, kad ir nepieciešama rehabilitācija? Ārkārtīgi plašs apjoms ar dažādām situācijām. Viens ir šī muskuļu un skeleta sistēmas rehabilitācija pēc traumām, pēc operācijām, piemēram, krustveida saites plīsuma rekonstrukcijas vai tam līdzīgām operācijām. Tāpat laikā rehabilitācija ir ārkārtīgi nepieciešama un svarīga sastāvdaļa ārstēšanās procesā onkoloģiskajiem pacientiem, ne tikai, kad ir pamatārstēšana beigta, bet arī ārstēšanās procesā. Kardioloģiskajiem pacientiem pēc sirds operācijām, arī, piemēram, sirds mazspējas gadījumā, tas ir tāds kā konstants atbalsta process, kā es sadzīvoju ar šo situāciju, kā es pielāgojos dzīvei, kā es iemācos stratēģijas, kā nepārslogot un tam līdzīgi. Ar to tas apjoms ir ārkārtīgi liels, no maziem bērniem līdz neiroloģija, insulti, ļoti plašs apjoms. Sanāk sadarboties tajā ar visām medicīnas specialitātēm. Jā, ir fizioterapeiti, kuri ir arī ergoterapeiti, kuri ir multiprofesionāli un spēj tiešām ļoti plašā spektrā strādāt šai multiprofesionālajā komandā. Un ir speciālisti, kuri labprāt specializējas kādā šaurākā jomā. Kā piemēram muskuļu un skeleta sistēma, vai varbūt tikai neiroloģija, tikai pacienti pēc muguras smadzeņu šķērsbojājuma traumām vai tikai insulti. Kā piemēram lieli rehabilitācijas centri, tur šī specializācija notiek vairāk, bet ambulatorās praksēs lielākoties fizioterapeiti spēj pielāgoties dažādām šīm saslimšanām un spēt nodrošināt pakalpojumus. Es vēl gribu piebilst, man bija gadījums, tad, kad pacients mērķiski meklē fizioterapeutu, kurš nodarbojas ar plaukstu dzipētru un kontraktūru. Un mēs atrodām tikai vienu cilvēku, vienu fizioterapeutu, Vikrnieku slimnīca, laikam bija, kurš nodarbojas tikai ar to problēmu. Un tas bija nedaudz pārsteigts, ka tiešām tāda ļoti šaura specializācija. Jā, man, piemēram, ginekoloģijā ir aktuāla sadarbība, tad Veselības centra apvienībā Poliklinikā Aura ir iegurņa veselības kabinets. Arī tāda diezgan šaura specializācija, kas strādā ar pacientiem pēc dzemdībām, ar pacientiem menopauzē, ar šiem iegurņu orgānu noslīdējumiem, kuriem nepieciešams ir pelviskās muskultūras treniņš. Arī tāda šaura joma, bet jāsaka tā ļoti, ļoti efektīva šī sadarbība ar ginekologiem, ar rehabilitologiem. Bet jā, lūdzu. Diemžēl, tas labs piemērs, bet diemžēl nav daudz informācijas par to. Un gan pacienti, gan arī speciālisti par to nezinu. Un pacientiem nesot uz tiem procesam, kuram tiešām varētu uzlabot viņas stāvokli pēc operācijas. Jā, es tieši gribēju teikt, vai nav tā, ka fizioterapija tāds mazliet neizmantotais potenciāls ir, Elīna? Jā, iegurņa pamatnes rehabilitācija ir, un tieši fizioterapeita pakalpojums, jo fizioterapeiti ir galvenie rehabilitācijas speciālisti, kuri šajā jomā specializējas. Šī ir ļoti jauna joma. Oficiāli viņa ir apmēram 6 gadus veca, kad ir izveidots šis tehniskais apraksts procedūras un tika apmācīti pirmie speciālisti. Līdz ar to šī joma šobrīd ļoti strauji attīstās, un man ir prieks redzēt, ka mums ir ļoti aktīvi kolēģi asociācijas apakšgrupā tieši iegurņa veselībai, tiek organizētas mācības, un šī ir joma, kur noteikti attīstīsies, un par to runās arvien vairāk, un arī būs pieejamāk šis pakalpojums. Bet, doktori, es gribēju vaicāt pēc operācijām klasiskais priekšstats. Man tagad ir kaut kas griezts un sašūts, un kāpēc, pagaidīšu, taču kamēr sadzīs, ko es te celšos tāds, vēl neapdzīs, kāpēc tomēr tas īsti neatbilst patiesībai. Tagad tas neatbilst, ja mēs iesaistīšu savu
jaunību, kad es sāku strādāt, tas bija 90. gads. Mums pacienti pēc apendektomijas strādājot slimnīcā gulēja nedēļu. Viņu tur pirmā diena viņu gulēja, otrā diena viņu ceļas. Tagad mēs pacienti ceļam pēc lielām bariatriskām operācijām pēc 2-3 stundām. Tas saucas fast track. Viņam jāceļas, viņam jāstaigā, viņam jādzer šķidrumu, un tas ir pētījumi, kuri liecina, ka, ja pacientam ir agrīna aktivizācija, ir maza komplikācija riski. Tā skaitā zarnas necaurlaidības pēc vēdroduma operācijām un tā tālāk. Vai tā ir taisnība, ka arī dzīst labāk? Nu, labāk asins cirkulācija, un tādā ziņā, protams, es domāju, ka brūcis būtu labāk dzīšana. Un kā praktiski pacients nonāk līdz rehabilitācijai? Vai tas ir ārsts, kurš tātad veic operāciju un nozīmē, vai tas tiek uzskatīts par pašsaprotamu? Nu, ārsta loma ir ļoti liela. Ļoti liela loma spēlē, un ir ārsti, kuri uzskata, ka tā rehabilitācija īsti nav vajadzīga, ka pacients pats var kaut ko tur paskatīt un pats mājās to darīt, bet es uzskatu, ka ārstam vajag obligāti vērst uzmanību pacientam, ka viņam tas ir vajadzīgs, un manuprāt, teiksim, ļoti labi, ja pacients iziet to rehabilitāciju nevis pats no savas galvas, bet klātienē, jo mēs esam slinki, ja mums ārsts iesaka tur 3 reizes vingrotu mājas, mēs to nedarīsim. Un šajā ziņā es domāju, ka ļoti svarīgi sadarboties ar fizioterapeuta centros, lai nāk klātienē un veic visu uz vietas. Tas, man liekas, tāds populārs uzskats, Elīna, vai ne? Nu, es taču YouTube'ā var paskatīties pilns internets ar vingrojumiem. Jā, bet tas nenozīmē, citreiz tas tiešām var nostrādāt, un cilvēks atrod vingrojumus, kuri viņa problēmai ir piemēroti, bet, diemžēl, nevienmēr. Pat, ja gribās tos YouTube vingrinājumus pildīt, būtu forši konsultēties ar speciālistu un izrunāt, vai šie ir tie vingrinājumi, kuri manai problēmai der. Nevienmēr YouTube'ā tikai viss ir slikti, ir arī dažas noderīgas lietas, bet speciālists var palīdzēt salikt pa plauktiņiem, kas šobrīd ir vērtīgi, kas varbūt ir par daudz. Arī tīpaši, ja mēs jau ginekoloģijai un iegurnim pieskārāmies arī uzreiz pēc dzemdībām, kad ir vēdera siena vēl nav smuki sadzījusi un savilkusies, kad sāk jau vēdera presas vingrinājumus pildīt, kas tikai plēš vēl vairāk vaļā šo te vēdera priekšējo sienu, un līdz ar to tur noteikti vajadzētu pakonsultēties ar speciālistu, kuri ir tie vingrinājumi, kuri man būtu jāpilda. Un vēl jau arī tas, ka neaizvietojams ir tās speciālistu korekcijas, jo to es no personīgās pieredzes var dalīties, ka man ir bijis tā, ka, šito es varu, un tad pēc tam aizēju atrādu fizioterapeitam, nē, tur izrādās roka nav pareizi, kāja nav pareizi. Tātad, es tomēr domāju, ka šis dzīvais kontakts un dzīvās korekcijas ir ļoti nepieciešams. Jā, un es arī gribēju jautāt, bet droši vien rehabilitācija ir tā lieta, kuru nevajadzētu atlikt vai pagaidīt kādu laiku rindā. Cik svarīgi ir to rehabilitāciju sākt iespējami agrīni? Ārkārtīgi svarīgi. Un tieši tāpatās, kā arī agrīna mobilizācija, mēs salīdzinām ar 90. gadiem, kad pacientus ļoti agrīni šobrīd jau ceļ augšā no gultas un ātri izraksta no slimnīcām. Arī, piemēram, pēc traumām samazinās laiks, kad tiek turēti ģipši vai longetes vai ortozes, vai arī ir atļauts jau ņemt nost procesa laikā šos te imobilizācijas priekšmetus, un jau kaut kādas lietas ļoti agrīni sāk darīt, jo ātrāk mēs sākam, jo ātrāks rezultāts. Audi ļoti ātri adaptējās, un ķermenis ļoti ātri arī samazina struktūru apjomu un daudzumu, ka tās netiek pielietotas. Piemēram, pēc plecu operācijas plecu nekustinot. Man uzreiz nāk prātā viens tāds populārs stāstiņš par insultiem. Ja 3-6 mēneši tas, ko tajos pirmajos mēnešos tu izdari, tas tev arī būs. Un pēc tam, tad vilciens ir aizbraucis, tā ir taisnība. Ir taisnība, ka jo agrāk uzsāk, jo nervu sistēma ātrāk spēja adaptēties un veidot jaunus savienojumus, tāpēc arī ir ārkārtīgi svarīgi
ļoti ātri nonākt uz gan primāro ārstēšanu, gan pēc tam uz rehabilitāciju, bet mēs zinām, ka nervu sistēma spēj ilgstoši turpināt veidot jaunus savienojumus, ja viņi tiek stimulēti. Līdz ar to gulēšana divānā nepalīdzēs nekādā veidā veicināt šo savienojumu veidošanos, bet nervu sistēma ir ārkārtīgi adaptīva, un tāpēc arī pēc vairākiem gadiem cilvēki atgūst spēju staigāt, viņi atgūst daļu no funkcijām, tāpēc šeit noteikti nevajadzētu padoties un turpināt strādāt. Bet es gribu piebilst, ka mums ir tāda problēma, ka pacienti vēlas veikt rehabilitāciju pa valsts naudu. Un tad veidas lielas rindas, un viņi gaida, teiksim, pēc operācijas gaida 3-4 mēneši, un tas jau, es domāju, ka tas jau par vēl bišķi. Tāpēc tik tiešām to jādara laicīgi, jo dariet vēlāk, to jau vairs nav jēgas. Vai būtu var pirms operācijas iestāties jau rindā uz rehabilitāciju? Tas ir jautājums. Man šķiet, ka nē, tehniski tam ir vajadzīgs nosūtījums, lai rindā varētu iestāties un šī diagnoze. Man šķiet, ka pirms tam laikam īsti nebūs iespējams, bet citreiz pacientiem ir bail, ka tie būs ārkārtīgi lieli izdevumi, ka jāiet ir daudz un bieži pie speciālistiem un var noteikti iestāties rindā, gaidīt 3-4 mēnešus un varbūt šajā posmā atnāk 2-3 reizes izrunāt jau, ko es varu darīt, ko nevaru darīt, ko var darīt patstāvīgi. Un tur ir svarīgi šī cilvēku līdzestība, ka viņi iesaistās un patstāvīgi ir gatavi jau sāk kaut ko darīt lietas labā. Un tas noteikti būtu daudz vērtīgāk nekā gaidīt un nedarīt neko. Klau, un ja jau mēs par to nekā nedarīšanu, kādas varbūt tās briesmīgākās sekas, ja tiešām neko nedara? Piemēram, ja mēs runājam par kaut kādiem ortopēdiskām operācijām, tad mēs varam dabūt kontraktūrus, tad, kad vienkārši cilvēks nevar neiztaisnot ekstremitāti, kāju vai roku. Un pēc tam tad to uzlabot ir diezgan grūti. Ja veidas kontraktūra, kādreiz vajag atkārtot operēt. Jā, un tāpat laikā arī muskuļu masa tiek zaudēta. Mazinājās, jā, jo ķermenis nesaglabā struktūras, kuras netiek izmantotas. Un ilgstošas imobilizācijas laikā, tas ir ģipsis vai longete, kā es jau minēju, dažādi veidi šī imobilizācijas mehānismi, tad tiek zaudēta muskuļu masa un audi struktūras apkārt locītavai savalkās, jo viņām nav nepieciešama šīs elasticitāte, kustība amplitūda netiek pielietota, tātad ķermenis domā, man šo nevajag. Un tad pēc tam ir ļoti grūti šo kustību apjomu atgūt. Tāpēc arī pēdējos, 10 gadus, varbūt pat jau 15 gadus visas vadlīnijas jau pēc ļoti daudzām ortopēdiskām operācijām, kardioloģiskām arī manipulācijām, nākamā diena jau ir jāsāk uzreiz. Pirmā diena jau ceļamies un nākamā dienas sākam jau strādāt uzreiz. Atbilstoši dzīšanas procesam un veselības stāvoklim, protams. Es teikšu tā, ka pie mums fizioterapeits nāk pie pacientiem pēc endoprotēzes tā paša diena, pēc operācijas diena, respektīvi. Un nākamā diena viņš jau pacientu piesaļ un tad viņš jau sāk steigāt. Tāpēc tas, jo agrāk pacients uzsaka to rehabilitāciju, tad arī agrāk viņš var viņu pabeigt. Te man arī rodas uzreiz jautājums, ja jau veselam cilvēkam ir diezgan sarežģīti izskrēdīt vai izbraukāt pie ārstiem, tad, ja man ir vingrošana, fizioterapija, vēl ergoterapeits, varbūt vēl valoda, man ir jāatjauno runas spējas, kā to vispār reāli izdarīt? Viens no variantiem ir dienas stacionārs, rehabilitācijas dienas stacionārs, kur var atbraukt un vienu pēc otras šīs procedūras iziet, ko ārsts rehabilitologs tad ir nozīmējis šim pacientam. Un tad nav jābraukā turpu šurpu jāmenedžē pa 5 klīnikām. Ir klīnikas, kuras var nodrošināt diezgan lielu apjomu un šo pietiekamu komandu, lai nodrošinātu visus nepieciešamos pakalpojumus. Bet tā principā ir slimības lapa. Tas nav savienojams ar darbu, ja tā ir tāda visaptveroša rehabilitācija. Jā, un bieži vien arī pacientiem ir slimības lapa tajos brīžos, kad viņi ir tikko no operācijas galda nokāpuši, viņi bieži vien nevar atgriezties uzreiz 8 stundas darbā
Atkarīgs arī, protams, no darba veikšanas, vai ne? Ja tas ir fiziski smags darbs, iekļauj smaguma celšanu, smagumu bīdīšanu, un tad pēc muguras operācijas būs kāds brīdis, kad šī slimības lapa būs, un ķermenim atkal ir jāiemācās adaptēties un atkal spēt veikt šo smago darbu. Un starp citu, no pieredzes vingrot var arī slimības gultā, un ja tu nevari celties vai kaut kā aktīvi kustināt, vienkārši sasprindzināt muskuļus ar fizioterapeita vadībā, un ļoti labs veids, kā neierūsēt. Pilnīgi piekrītu. Galu galā, paturpinot šo tēmu, kā ir mainījušies laiki, ko doktors Troickis aizsāka, arī, piemēram, pēc tām pašām ķēzargrieziena operācijām. Agrāk mammas gulēja nekustīgi sastingušas. Šobrīd katrā sava cienošā dzemdību nodaļā ir vismaz konsultējošais fizioterapeits, kurš nāk un rāda, kā griezties, un ir pierādīts, ka tas samazina ne tikai muskuļu zudumu riskus, bet pat tā varbūt arī dzīvību glābjoša funkcija, proti samazinās venozās tromboembolijas riski. Tā kā, šī agrīnais kustīgums pēc manipulācijām ļoti, ļoti būtisks. Bet par laiku un kā tie ir mainījušies, vai jums ir personīgi kaut kas tāds jauns, kaut kas ļoti pārsteidzošs, kas jūs pēdējos gados rehabilitācijas sasniegumos ir izbrīnījis? Man liels prieks redzēt, ka rehabilitācijā ienāk daudz tehnoloģijas, virtuālā realitāte. Piemēram, virtuālā realitāte arī, kuru var izmantot koordinācijas treniņam, jo virtuālajā realitātē cilvēks tiešām nonāk šai citā realitātē un mazliet atslēdzās šī te bažu puse, baiļu puse, sargājošā puse, un šajos spēles motīvos iejūtoties bieži vien var ātrāk, efektīvāk atjaunot arī kādas kustības, no kurām varbūt ir nedaudz bail vai gribās pasargāt sevi. Šis ir viens no tādām jomām, kas tagad strauji attīstās, un man prieks, ka ir kolēģi, kuri šo jomu arī kopj un virza. Tas vispār jaunums, rehabilitācija vispār jaunums, jo agrāk mums nebija vispār iespējas par to specialitāti, jo vienkārši viņa nebija. Tagad pēdējos laikam 10 gadus, tas saka aktīvāk un aktīvāk ies pacientiem, un es domāju, ka tas ļoti svarīgi. Jā, salīdzinot ar Ziemeļa Eiropu un Rietuma Eiropu, Latvijā rehabilitācija ir ļoti jauna profesija. Jā. Ja tur ir jau pieredze 50 gadu garumā, tad mums viņa ir tuvu 30 gadiem no, man liekas, pirmās studiju izlaiduma. Līdz ar to šī profesija ļoti attīstās, un man šķiet, ka ļoti pozitīvā virzienā. Ja mēs vēl atcerēsim to vecus laikus, fizioterapija bija ultraskaņas, kaut kādas trasanvāls, kaut kādas vēl procedūras, kuras vispār Eiropa nav pielietojamas pašlaik. Jā, un ja mēs salīdzinām tās procedūras, kas kādreiz tika uzskatīts par fizioterapiju, tur savā veidā pacients ir tādā pasīvā lomā, ja? Šeit rehabilitācijā te nav tā kā iedzēru tableti, vai ne, un viss ar mani ir kārtībā, ir ļoti liela nozīme tai pacienta iesaistai un līdzestībai, ko Elīna jau pieminēja. Kā tad ar to ir praksē? Cik mēs esam atsaucīgi un cik rūpīgi pildām savus mājas darbus, cik motivēti esam uzlabot to savu dzīves kvalitāti? Ļoti dažādi. Ļoti dažādi. Līdzestība, pacienta līdzestība ir viens no svarīgākajiem faktoriem mērķu realizēšanai. Un, manuprāt, dažreiz šie mērķi nevisai realizējās, jo viņi nav vienādi gan speciālistam, gan pacientam. Šis ir pirmais solis, kad ir jānonāk pie tāda kopīga realistiska mērķa. Citreiz pacients grib jau pēc 10 dienām atkal slēpot pēc ceļa operācijas. Un tur, kad šie mērķi sāk krasi atšķirties, ir grūti arī šo te atgūt veselību un funkcionālo stāvokli. Respektīvi, mērķiem ir jābūt realistiskiem. Viņiem ir jābūt realistiskiem un gan speciālistam, gan pacientam ļoti līdzīgiem, un abiem jāstrādā šai vienā virzienā. Jo, manuprāt, no pieredzes redzu, ka mazāka līdzestība ir tad, kad nav skaidra plāna, nav skaidra redzējuma, nav skaidrs, kāpēc man šis tieši ir jādara, ko tas man līdz galam palīdzēs. Bet vai nav kaut kāds tāds lūzuma punkts, ka tu mēģini un nesanāk? Un tiešām, pat ja tie mērķi nav uzlikt visaugstākie,
nesenāk, vai nav tā, ka masveidā tiek pamests šis te process pusratā? Jā, tā mēdz gadīties. Un ko tad darīt? Kā laust šo apburto loku? Jā, tā noteikti arī šī saziņa un komunikācija speciālistam kopā ar pacientu un izpratne, kāpēc, kas ir šie faktori, kuri neļauj tikt uz priekšu, jo dažreiz mums patīk biomehāniski ātri visu salabot, bet šie faktori cilvēkā ir ārkārtīgi daudz. Mēs nespējam ķermeni atraut no mūsu prāta emocijām, bažām, bailēm, miega traucējumiem, varbūt arī trauksmi un grūtībām darbā. Šie faktori arī ir jāņem vērā un iespējams, ka tur var atrast veidu, kā šo procesu padarīt ilgstošāku un noturēt. Klau, par tām pasīvajām procedūrām un atkarību. Labi, man nāk prātā uzreiz masāžas. Tas tiešām ir tāds pirmais klasiskais, tu guli, relaksējies, ir patīkami. Labi, dažreiz sāpīgi, bet pārsvarā patīkami. Bet kādas vēl ir šīs pasīvās procedūras un kādi konkrēti piedāvājumi? Šarko duša. Pareizi. Jā, pareizi. Ūdens procedūras ir viens no arī tā kā... Agrāk vairāk bija ārstniecības veidi, šobrīd vairāk tā kā atvesaļošanās, relaksācijas veidi, kas ir dažādas burbuļvannas, šarko dušas, dažādas šīs te ūdens procedūras. Mēs nepieskārāmies arī elpceļu saslimšanām, kur rehabilitācija var būt ārkārtīgi svarīga. Un viens no šiem te pasīvajiem terapijas veidiem arī ir sāls istabu apmeklēšana, kas palīdz šiem te elpceļiem efektīvāk darboties, papildus arī aktīvai terapijai. Gribu piebilst, ka pēc dažādām operācijām ļoti svarīga agrīna elpošanas gimnastika, jo kādreiz mums ir bijuši pacientiem, kuram attīstās pēc tam pneumonijas, jo viņi labi neelpo. Un līdz ar to, ja ar pacientu nodarbojas fizioterapijas arī elpošanas sistēma ziņa, tad tas arī svarīgi, lai izdarītos no komplikācijām. Un tā kā cilvēkiem patīk pasīva terapija, tad es varu klāstu vēl paplašināt ar iespējām. Fizikālā medicīna, kura agrāk bija galvenā rehabilitācijas sastāvdaļā Latvijā, šobrīd tā ir kā daļa no rehabilitācijas procesa. Tās ir dažāda veida fizikālās terapijas metodes, piemēram, lāzerterapija, triecienu viļņi, ultraskaņa, elektroterapija, magnētterapija. Lāzerterapija, jā. Tāds klāsts ir diezgan plašs, un šīs terapijas metodes, kā jau lielākā daļa pasīvās metodes, nepalīdz atjaunot funkcijas, bet varbūt palīdzošas akūtos stāvokļos pie spēcīgām sāpēm vai agrīni pēc traumām. Tur tad jāizrunā ar ārstējošo ārstu vai ārsts rehabilitologs, palīdz saprast, pie kuras situācijas, kuras terapijas metodes varētu būt palīdzošas, bet jāatcerās, ka tā ir daļa no atvesaļošanās procesa, un funkciju atjaunošanās nevar notikt pasīvā veidā. Līdz ar to mēs varam samazināt sāpes, veicināt dzīšanas procesu, bet ja gribas uzkāpt pa trepēm, tad ir jātrenējas attiecīgi tam, lai varētu uzkāpt pa trepēm. Manā sociālajā burbulī ļoti populārs pasīvās terapijas veids ir kļuvis limfodrenāžas zābaki. Dr. Elīna, kā jūs šo nokomentētu? Jā, rehabilitācijā regulāri ir viļņveidīga attīstība dažādiem pakalpojumiem. Tad ir tāds fasciju masāžu vilnis, tad ir limfodrenāžas zābaku vilnis. Un noteikti ir aktīviem sportistiem noteikti. Tie, kas trenējas maratoniem, nodarbojas ar triatlonu, iet ultra pārgājienos, tur noteikti treniņu procesā limfodrenāžas zābeki var būt ļoti palīdzoši. Vai iespējams pie tūskām, ja ir ilgstoši sēžot, ir tūska, tad arī, bet tas nav ilgtermiņa risinājums. Jā, tas ir palīdzošs procesā uz kaut ko, palīdzoša viena sastāvdaļa. Tikai pēc indikācijām stingram, jo tie cilvēki domā, ka viņam sakarā ar sirds nepietiekamību parādās tuskus uz kājām, viņi varēs to dabūt nost ar zabaku un diez vai. Tad sākumā jebkurā gadījumā ir ārsts rehabilitologs un tikai tad fizioterapeits. Jeb tomēr ir gadījumi, kad es varu vērsties uzreiz pie fizioterapeita.
Jā, Latvijā ir šī divu veidu rehabilitācija. Viena ir valsts apmaksātā rehabilitācija, kurā var nonākt ar ārsta speciālista, piemēram, traumatologs, ortopēds vai kardiologs vai neirologs vai ģimenes ārsta nosūtījumiem vai caur ārstu rehabilitologu. Ārsts rehabilitologs var nosūtīt uz vairāk reizēm nekā ģimenes ārsts vai ārsts speciālists, jo viņš skatās uz pacientu drusciņu plašāk, ņemot vērā aktivitātes, dalības līmeņus, sociālās vajadzības un tam līdzīgi, un tad sastāda šo te plānu un var provizoriski izvērtēt, cik tad šīs te reizes būs nepieciešamas. Tās var būt 10, 15, 20, varbūt 30, un tad tas ceļš iet caur ārstu rehabilitologu pie attiecīgajiem speciālistiem, vai audiologopēds, vai ergoterapeits, vai fizioterapeits, vai klīniskais psihologs, vai uzturu speciālists. Savukārt maksas medicīnā, kurš ir, man liekas, apmēram puse uz pusi Latvijā ir šis te valsts sektora medicīna un maksas. Ja ir apdrošināšana, pietiek ar ārsta speciālista vai ģimenes ārsta nosūtījumu, bet arī var vērsties pie fizioterapeita patiešo, jo fizioterapeits ir autonoms speciālists, kurš spēj kritiski izvērtēt pacienta stāvokli un nosūtīt viņu pie ārsta, ja tas ir nepieciešams. Un ir indikācijas, ja mēs redzam, šeit ar fizioterapiju nebūs, lūdzu, dodieties pie ārstējošā ārsta. Bet praktisks jautājums, ja mums ir šī veselības apdrošināšana, tad tomēr es nevaru patiešo pie fizioterapeita, tad vispirms ir ārsts rehabilitologs vai ģimenes ārsts. Vai ārsts speciālists, jā. Jebkurš. Jā. Bet rehabilitācija pēc medicīniskas manipulācijas nav gluži tā, ka tāds patīkams darbiņš, jo varbūt ir jāsadzīvo ar sāpēm, ir jāpiespiežas, ir kaut kā jāsaņemas, viss ir apnicis, ir psiholoģiski svarīga tā motivācija. Un kāds tad jums abiem varbūt būtu tāds viens dzelžains arguments, kāpēc to tomēr darīt un pārkaut pāri savām, es nevaru, gan jau būs labi tāpat? Es domāju, ka cilvēkam izskaidrot, ka dara to viņam uzlabosies vai atjaunosies dzīves kvalitāte, tad tas viens no iemesliem, ka varētu nepiespiest, bet pierunāt to veikt. Bet vēl viens moments ir tas, kad es pacientu pašu neuzskatu, ka viņam tas ir vajadzīgs. Mums bija gadījumi, teiksim, par tiem pašam bariatriskam operācijām, tad, kad mēs prasām, vai jums ir vajadzīga psiholoģiska kaut kāda palīdzība pēc. Viņi saka, nē, man to psihologs nav vajadzīgs. Un pēc tam, kad viņi izoperēti, tad viņam tomēr nonāk, ka jā, mums tam tomēr tā psiholoģiskā palīdzība ir vajadzīga, mēs netikam galā paši ar sevi. Un tas pats attiecas arī uz fizioterapiju. Piemēram, es runāju par bariatriju, piedodiet lūdzu. Mēs veicam operācijas, bez kurām svars nokrīt. Un pirmu laiku pacienti saka, ka jā, man uzlabojas, svars samazinājās, bet pēc gada 2 viņi konstatē, ka tomēr parādās problēmas ar citiem organiem, ar muguru, piemēram, jo mainās visa slodze, kad viņi zaudē svaru, teiksim, priekšpusi vai vedras aiziet, jā, tad mainās slodze uz muguru un tad parādās problēmas ar muguru. Un šajā ziņā ir svarīgi veikt to laicīgi pirmo gadu laikā priekš tādiem pacientiem. Bet viņi domā, ka tomēr man tas nav vajadzīgs pašlaik, bet pēc tam tad parādās problēmas, kuras grūtāk jau novērst. Respektīvi, viņiem ir jāiestāst, ka šodien jums viss ir kārtībā, bet pēc gada jūs varat tā nejusties, ja jūs neko nedarīsiet, tad labāk nepaliks, ja mums gluži otrādi. Jāatrod pieeja katram, vai ar pātagu, vai ar burkānu, vai ar draudiem, vai ar labvēlības solījumiem veselībai. Un tad atkal no pretējās puses, vai var būt rehabilitācijas par daudz? Varbūt ir cilvēki, kas aizraujās, kā piemēram ortoreksija, kad pārāk aizraujas ar veselīgu ēšanu, varbūt ar rehabilitāciju arī jūs redzat šādas tendences mūsdienās? Jā, it īpaši no pasīvajām tehnikām un pasīvas ārstēšanas mēdz veidoties sava veida atkarība. Tam gan nav specifisks termins rehabilitācijā, bet pacientiem, kuriem ir ilgstoši sāpju stāvokļi vai saslimšanas, ar kurām ir jāiemācās sadzīvot, ir
dažreiz grūti iemācīties stratēģijas un pašpārvaldības spējas, tātad kā es tieku ar šo situāciju galā, kā es ar viņu sadzīvoju, kad varbūt ilgstošajā muguras sāpēm atkal ir kārtējais pāsinājums, pacienti pierod, ka viņi iet pie šī speciālista, vienmēr iet pie šī masiera, vienmēr pie šī osteopāta, un tas ir tāds nebeidzamais loks, kad viņi iet pie kāda, lai sevi sārstētu. Tātad viņiem nav šīs te spējas pašiem tikt galā un saprast, kuras ir manas stratēģijas, kā es tieku ar to galā, vai es pildu vingrinājumus, vai es eju staigāties, vai varbūt man jānomierinās un jāpelpo. Stratēģijas var būt daudz un dažādas, un kad šīs nav izveidojušās un speciālisti nav palīdzējuši pacientam tādas izveidot, tad var veidoties šāda veida atkarība no speciālistiem un visbiežāk no pasīvajām tehnikām un terapijai, jo atkarība no vingrošanas arī mēdz būt, protams, sporta zālē fiziski ļoti tiem, kuriem gribās ļoti skaisti izskatīties. Tas varētu būt jau tas ārpus rehabilitācijas, tad droši vien. Jā, ka pašam nav neko jādara, tad, protams, ka patīkama procedūra var pierast. Bet vai tā ir sliktāka atkarība? Ja gribās sev palutināt, es domāju, noteikti labāk jau aiziet pie masiera nekā nopirkt kūku un apēst visu gabu. Tā problēma jau ir tā, ka tikai uz masāžu, kas tikai uz masāžu, tikai pie osteopāta. Bet es domāju, labs kompetents masieris pateiks, ka jā, tas ir jauka, jūs nākat pie manis, bet vairs nenāciet. Bet papildus jums vajadzētu aiziet pie fizioterapeita, iemācīties vingrojumus šīm pašām muguras sāpēm, atslogošanai. Jā. Tā kā atceraties, bija savulaik tādas irises, lai trenētu vedra priekšu muskuļus, tas slidinātājs. Taurenītis. Jā. Un cilvēki tiešām līmē savu to irisu un domā, ka tiešām viņu uzlabosies skats ar tiem muskuļiem. Bet, nekas nebija. Jā, mūsu smadzenes ir slinkas, viņas grib sēdēt uz divāna un skatīties televizoru. Diemžēl tā ir, un mums ir jāmācās ar viņām sadzīvot un virzīt nepieciešamajā virzienā. Mēs par rehabilitāciju šodien arī pagaidām vairāk runājam par to, ka tad, kad man ir problēma, vai tad, kad man ir bijusi operācija, vai tad, kad man ir kādi veselības sarežģījumi, tad es sāku par to domāt, vai man ārsts iesaka, vai kā. Bet varbūt profilaks, varbūt rehabilitācija var būt arī profilakses sastāvdaļa. Es, piemēram, zinu, ka jau pieminētā krustenisko saišu operācija ir jāvingro ne tikai pēc tam, bet arī pirms tam, lai būtu pietiekami stipra muskulatūra un šī atvesaļošanās būtu labāka. Kā tad īsti ir ar rehabilitāciju, kā ar profilakses līdzekli? Tas ir ļoti atkarīgs no, kā es pareizi minēju, no problēmas. Ir problēmas, kuras ir vajadzīga pirms procedūras rehabilitācijā, bet es atgriežos pie saviem pacientiem ar aptaukošanu. Viņam, diemžēl, pat neko nevar ieteikt. Ja viņi kaut ko darīs fiziski, tad viņam sabojās vēl sliktāk nekā bija. Jo ļoti liela slodze uz locekļa virsmas, un ja viņi sāk skriet pirms operācijas, tad pēc operācijas viņi vienkārši nevarēs pēc tam paiet. Tas ir ļoti atkarīgs no situācijas, bet ir gadījumi, kad tad pie krusteniskas, kad ir vajadzīga muskuļu masa, tad rezultāti būs labāk. Piedodiet, doktor, tas nav jums personīgi, bet es no vairākiem ķirurgiem esmu dzirdējis tādu varbūt tādu mazliet arogantu attieksmi, ka tikai operācija ir tā panacēja un tur, piemēram, par vēdera priekšējās sienas problēmām manai iecienītajai pacientu grupai, grūtniecītai māmiņām pēcdzemdību periodā, tātad, ka nav jau jēgas sākt, vai par to pašu iegurņu rehabilitāciju. Nē, ko jūs tur mocīsieties, taču garantēt rezultātu tāpat nevar. Labāk ejam uzreiz uz operāciju. Vai labs ķirurgs tomēr nebūs tas, kurš teiks, pamēģinam, ja ir iespēja? Es saviem pacientiem iesaku, sākumā pamēģināt kaut ko citu. Un pēc tam tad domāt par operāciju, ja tas ir iespējams. Man ir bijuši pacienti pēc dzemdībām ar muskuļu diastāzēm, un es viņu sūtīju pie fizioterapeutam un tik tiešām sanāca, bet ja ir liels defekts, ja ir liela diastāze, tad visticamāk, tur ar fizioterapiju procedūram nekas nebūs labs. Tas ir arī jāskatās pēc konkrēta gadījuma, bet pilnīgi jums piekrītu, ja var neoperēt, tad labāk neoperēt, jo
ja cilvēkam tā problēma neizrasta kaut kādas dzīves kvalitātes, sliktu dzīves kvalitāti, tad labāk tu necerties, jo pēc tam var sagadīt sliktu rezultātu, vēl sliktāku nekā bija. Jā, un mana pieredze rāda, kad ķirurgi arī zina, ko labāk neoperēt, jo viņi arī negrib sliktus rezultātus saviem pacientiem. Viņi arī grib, ka pacientiem dzīves kvalitāte uzlabojas pēc dažādām manipulācijām. Un mums ir arī ļoti daudz vadlīnijas, kurās ir jau arī pierādīts, ka vispirms aktīva rehabilitācija un tikai tad, ja neizdodas, tad mēs domājam par operāciju. Tā pati krusteniskā saite, kuru pirms 10 gadiem operēja 99% gadījumu, tad šobrīd jau arī tās vadlīnijas saka, ka vispirms aktīva rehabilitācija, ja mēs varam sasniegt aktivitāšu un dalības mērķus, kādi ir pacientam, tad bieži vien arī viņi neizoperē. Operē apmēram 40% gadījumu, tad, kad šos mērķus neizdodas sasniegt konservatīvā veidā. Tas pats stāsts arī par maz iegurņu orgāniem. Ja pacientiem pēc atkārtotiem dziebdiem, pēc ruptūram, tik tiešām no sākuma jāmēģina tik galā ar kaut kādiem fizikālām metodēm, pēc tam operēt, jo tas operācijas rezultāti arī īsti nav nevisad labi kādreiz. Ja? Tāpēc arī to vajag ļoti rūpīgi izvērtēt. Bet kas ir aktīva rehabilitācija? Ar cik reizēm sākas tas, ko varētu teikt, ka tu esi izdarījis pietiekami daudz vai vismaz tādu pamatiņu labu uzbūvējis? Ja mēs runājam par ortopēdiskām traumām vai operācijām, tad ļoti labs mērījums ir šī veselā puse un operētā puse, kad mēs varam sasniegt spēku kā veselajā pusē un pietiekamu spēku, lai varētu, piemēram, skriet vai lekt atkarībā no tā, kāda ir hobija un kādas ir šīs vēlamās aktivitātes cilvēkiem. Tad mēs varam teikt, ka šis ir tas posms, kad tagad ir, piemēram, 90% muskuļu spēks jau atjaunojies, salīdzinot ar veselo pusi, un vienalga ir nestabilitātes sajūta, vai vienalga traucē simptomi, vai vienalga es vēl nevaru darīt to. Tad ir tā robeža, kur ir jāizvērtē, kad nepietiek tikai ar konservatīvu terapiju. Bet šeit es gribētu pieminēt, ko mēs jau drusku pieskārāmies šim, ka tas ir tāds sagatavošanās tai operācijai. Citreiz cilvēkiem liekas, kāpēc man tagad mocīties to pusgadu, ja varbūt būs vienalga jāoperē. Bet rezultāti pēc operācijas būs daudz labāki, ja ir bijusi šī ilgstošā sagatavošanās. Bet jūs pareizi teicat, ka varbūt, bet varbūt arī kā ar to fizioterapiju viņš pavisam izvairīsies no operācijas, jo ja mēs iet runa par tiem pašam krusteniskam, tad kādreiz citu muskuļiem savu to slodzi un tā operācija pilnīgi nav vajadzīga, jo funkcija ir saglabāta un pacients līdz labi, un tad var arī neoperēt. Bet nav tik vienkārši, tā tad es kalendāru atzīmēšu 10 reizes un tad zaļumos skriešu. Atkarībā no operācijas vai traumas, rehabilitācijas ilgums var ļoti atšķirties. Tās tiešām var būt tikai dažas nedēļas līdz pat krusteniskai saitei 9 mēneši līdz 1 gads. Ja mēs runājam par tādiem sportistiem vai augsta snieguma hobijiem, ja cilvēki nodarbojas ar triatlonu, piemēram, tad tas tiešām ir ļoti ilgstošs process, kamēr pilnībā atjaunojas funkcijas un sadzīst arī pats kauls, kurš bieži vien cieš traumas laikā. Un citreiz tās varbūt tiešām dažas nedēļas vai 2-3 mēneši atkarīgs no nepieciešamajiem mērķiem. Jā, bruņojas ar pacietību cēla mērķa vārdā. Bet tas ir tā vērts. Tas noteikti ir tā vērts. Paldies, mīļie eksperti. Un jautājums, ko mēs uzdodam visiem mūsu studijas viesiem, ir tāds, vai ir kāda lieta, ko jūs savas veselības labā darat šobrīd, bet ko iespējams vajadzēja darīt jau pirms gadiem 10? Jā, es noteikti mācos, tā kā man ar fiziskajām aktivitātēm problēmu nav, es esmu uz tu ar fiziskām aktivitātēm, tad tas, ko es savā labā jau dažus gadus praktizēju, ir mācīšanās relaksēties un atslābināties, un elpošanas vingrinājumi ikdienā ir kļuvuši par man labāko draugu.
lai spētu izlīdzsvarot aktīvo nervu sistēmu ar ikdienas daudzajiem darbiem un skrējieniem, lai varētu sevi nomierināt un vakaros labāk iemigt. Es parasti lieku svaru. Kad es biju jauns, es nekad neaizdomājos, ko es ēdu un cik daudz, un varu ēst ļoti daudz, un nekas nebija. Bet pašlaik pienācis laiks, kad vajag skatīt, un es jau ar to vecumu jau tas metabolisms jau mainās, un es tagad arī saku tā pieskatīt, cik daudz, cik ko, un tālāk, jā. Bet tu vajag, kā es saku saviem pacientiem ar aptaukošanu, to jādara laicīgi, kamēr vēl tas nav viss attīsties. Kad tas attīsties, tad pēc tam dabūt nost daudz grūtāk nekā nedabūt. Jā, tad ar šo arī mēs varētu noslēgt. Teiksim lielu paldies mūsu šīs epizodes viesiem, Elīnai Bergmanai, fizioterapeitei un ārstam ķirurgām Igoram Troickim. Un tiksimies jau nākamajā raidieraksta Praktiski vesels epizodē. Paldies par uzmanību!